Iestājoties ziemai, autobraucēji un gājēji, kuri ikdienā pārvietojas pa pilsētas ielām, tāpat kā ceļu uzturētāji, sastopas ar nenovēršamo, proti sniegu un ledu. Par to, kādas izvēles un risinājumi ziemā lietojami Rīgā, lai garantētu drošu satiksmi, skatieties turpinājumā. Rīga ir ģeogrāfiski kompakta pilsēta. 1778 ielas, kuru kopgarums ir teju 1200 km, lielākoties ir šauras un piesātinātas ar inženieru komunikācijām, kā arī dažāda veida satiksmes dalībniekiem. Rīgā reģistrēti 3. daļa no visiem Latvijas transporta līdzekļiem, bet ikdienā pilsētas transporta infrastruktūru intensīvi izmanto daudz vairāk Latvijas iedzīvotāju. Tas rada blīvu transporta plūsmu. Ziemā visam iepriekš minētajam pievienojas Latvijas ģeogrāfiskajam stāvoklim raksturīgās klimatiskās īpatnības, nevienmērīgs nokrišņu sadalījums, neprognozējama sniega intensitāte un noturība, kā arī svārstīga temperatūra, kuras ietekmē pat dažu stundu laikā sals, mijas ar atkusni, padarot pilsētas ielas slidenas. Intensīvas sniegšanas laikā pirmais uzdevums ir brauktuvi atbrīvot no sniega. To var darīt sniegu šķūrējot uz brauktuves malām, izvedot no pilsētas sniega izgāstuvēs vai kausējot. Rīgā tiek lietoti visi šie veidi, racionāli vērtējot tehnoloģiskos, transporta organizācijas un ekonomiskos nosacījumus. Sniegu izved Vecrīgā un citās atsevišķās vietās ļoti liela sniega daudzuma gadījumā. Piemēram, Rīgā no decembra līdz martam izvesti 34 855 kubikmetri sniega, kas ir dārgi. Tas izmaksāja 267 000 latu. Sniegs, ko savāc, ir piesārņots, un tie ir atkritumi, ko nevar izkraut, kur pagadās. Ielās, kur to malas atvēlētas stāvēšanai vai kuras ir šauras, nav iespējama sniega šķūrēšana un sniega vaļņu veidošana uz brauktuves malām, tāpēc sniegu vai nu izved, vai ar sāls palīdzību kausē, novadot notekūdeņu sistēmā. Taču arī tad, kad nesnieg, jārūpējas par ielu apstrādi. Latvijā ir klasificēti 4 citi ielu seguma slidenuma veidi – sarma, melnais ledus, atkala, kā arī sniega ūdens pretapledojuma materiālu sajaukums. Šajos gadījumos galvenā tehnoloģiskā problēma ir ledus kārtas piesalšana pie ceļa seguma, kas diennaktī var atkārtoties pat vairākas reizes. To nevar likvidēt mehāniski, tāpēc, lai to kausētu, jālieto ķīmiskie reaģenti. Metodes ir dažādas, to nosaka klimatiskie apstākļi, infrastruktūras īpatnības, kā arī pieejamie finanšu resursi. Somijā ir plaši izplatīta sāļu, šķidruma un granīta sīkšķēmbu lietošana, pavasarī tās savācot, mazgājot un sagatavojot lietošanai atkārtoti. Zviedrijā tiek lietots sāls un tās šķīdumi, savukārt Dānijā sāls mitrinātā un šķidrā veidā. Maskavā pēc dārga un ilga eksperimenta sāli aizstāt ar citiem ķīmiskiem savienojumiem, atbildīgie dienesti atgriezās sākuma punktā un pašlaik lieto gandrīz tikai sāli un tā ķīmiskās modifikācijas. Japānā eksperimentālā kārtā segumu apsilda, izmantojot alternatīvo enerģiju. Savukārt Rīgā, līdzīgi kā Tallinā un Viļņā, galvenā pretapledojuma apstrādes tehnoloģija ir mitrās sālskaisīšana, nodrošinot sniega un ledus kausēšanu, un abrazīvā smilts sāls maisījuma lietošana, paaugstinot riepu saķeri ar slideno segumu, kā arī apstākļos zem -10 grādiem, kad sāls nav efektīva. Sāli ceļu pretapledojuma apstrādē sāka izmantot ASV 1950. gados, un pašlaik sāls ir pretapledojuma reaģents numur 1 visā pasaulē. Tas spēj kausēt ledu un sniegu plašā temperatūra diapazonā un likvidēt to piesalšanu ceļa segumam, radot drošus apstākļus transporta kustībai. Izņemot sāli, ceļu pretapledojuma apstrādē var izmantot arī citus materiālus, piemēram, citus neorganiskos sāļus vai organiskās vielas, tādas kā acetātus, formiātus un spirtus. Citu sāļu iedarbība pašlaik novērtēta tikai maisījumos un specializētos produktos, turklāt to efektivitāte saistīta ar preturnīgu vērtējumu. Savukārt organiskie reaģenti ir darbspējīgi ekstrēmi zemajās temperatūrās, taču pagaidām šo materiālu pielietošana ir pamatā specifisku vajadzību apmierināšanai, piemēram, lidlauku skrejceļu apstrādei. Tas pamatā saistīts ar reaģentu augstajām izmaksām.